Tagad ir. Kā es iztos? Diezgan stilīgi. Nu, man pa nakti kāds reizes 3 ģenerators ieslēdzās, izslēdzās. Es kaut kādu atbalstu. Ar tam varbūt jāpēr pa pilnu klapu. Drīkst es darīt, palikšu es neto sistēmā. Tie taču visi muļķi. Nav nekāds biznes. Nav nekāds biznes vispār. Somijā ir 23 eiro, Latvijā 112. Tas taču ir ārkārtīgi starpība. Pēdējos 3 mēnešus elektrības cena nekrītās, bet tieši iedot pretā iet uz augšu. Ņemam pašu savu sauli, noliekam sauli pa nakti šeit. Tad teorijā tas ir uz patreizajā brīdī uz tādu godvārdu. Izklausās jau labi. Un tu nemaksā pa pārvadu. Tagad man nav kā paņemt, jo Tu pēc zini, metīsim zemē. pēc vienīgi pūka, kas iesprūdz ir aulā, vecīt. Nu, pēc zini, kā viņš pabadosies un aizies. Es domāju, ka jā, kūciņu Tagad man uzēd. vajag kāju Prātīgi. Nesalauz durvis. Ir, tagad ir. Tu paņēmi pravā reizi? Tagad ir. Paņem apakšu. Pagaid, tu man lauti, tu esi noraus man pirksts no... ciskas. Nē, es uzliku uz ciskas, bet to vāku tu nepareizi tur viņa. Tev tur ručkas ir, kurā ielikt viņu iekšā. Tajās var? Es man to pirksts nocirtīs. No, nē, tu tagad tu man nocirtīs tos pirkstus. Tagad ir, viss nesam? Jā. Ej, tu nost. Bet viņš, man liekas, nesver vairāk, kā tas ģenerators. Nu, zini, es teikšu, ka šis brīnums ir Un viņš smirdz mazāk nekā ģenerators. Tas gan, jā. Jo ģeneratoram var iet ar benzīnu. Jā. Bet kāpēc tur uztīšu, ka povers saks? Kur tu izlasīji? Ak, Dievs, cik smags. Elpo. Nu, es elpoju, tu? Es arī. Tu sarkans tev vajag, sarkan Jā, paliek. es sapulējos. Nē, man liekas, es ikdienā nenes tādu Tu esi sasauļojies, es man tā šķiet. Nu, tomēr augusts. Kur mēs liekam? Beku viņam brālis, es Davai. viduslaika brālis ar elektrību, un šitas būs 21. gadsimta brālis ar litiju jonēm vai kaut ko līdzīgi. Tur ir iekšā litiju joni. Nezinu, taisnums gatavies. Iekšā torte. Tev ir dzimšanas diena šodien? Nē, man bija pagājuši mēnesi. Mēs šitā bērnībā, es atceros, klases biedram izdomājam, ka naudas nav, nesīsim dāvanu. Nā. Paņēmām tādu kasti Nā. un nopirkām, tā laika aptiekā nekas neko nemaksāja. Ielikām tādu kartoniņu un tur ar tādu, kaut kādu tur streptocīda ziedi. Nosmērējām to visu šitā, tad paņēmām kaut kādu rozās zopas, sazīmējām puķītes. Ļoti garšo. Nē, tuņi beigsies. No. Un tad no tā C vitamīna dražējām sataisījām tādus smukus zīmējumus. Un tā pirmā acis izstījās, ka torte. Jā. Nu, pilnīgi tā, visi tie garnējumi. Jā. Un tagad ainestam čomu, iznesīsim čomu cauri, ka torte. Viņa māma ierauga, vai puikas, paldies. Kādu jūs mālači? Jā. Un tagad, nē, tu teici, ka tas nav ēdams. Tādēļ, ja šito mēs cīnāmies tad, kad mums beidzās elektrība uz brīdi, šitas mūs pietur elektrību pie mums, kamēr elektrības nav nekur. Nu, ne tikai. Skaties, tā ir īstenībā tāda diezgan interesanta lieta. Baterija. Klausies, tas ir kaut kas uzzīmēts uz papīra, tas ir tā kā Kindle grāmatām ekrāns. Tas pat izskatās bezgalīgi stilīgi, ja tas ir tiešām īsts un tā nav uzlīme. Tā īsti nevar saprast, kaut kas bišķi tur kustās. Ej, tu nu, tagad gan es negribētu, ka izšļūt no rokām. Tā, bišķi pieturam. Tā ir? Tu vēl turies? Jā, ir. Baigi smags. Ej, tu nost. Un es māku lasīt vāciski. Garantī zīgli. Jā. Ja tev mājās ir 3 fāzes, visas viņas tev baigi svarīgās nav. Nu, bada brīdī var iztikt vienu. Bada brīdī var iztikt vienu. Un šajā bada brīdī, ja tu esi sakārtojis kārtīgi savu māju un salicis tās fāzītes pareizi, sadalījis viņas vienādi, tad tajā brīdī tu saliec uz to fāzi tieši to, kas tev vajadzīgs. Tad bateriju šo mēs liksim uz fāzi, kurai ir gāzes katls, sūkņi un leduskapis. Nu, tās tupeles spiežu vajadzības. Viss vairāk neko tev nevajag. Gāzes katls, leduskapis un sūkņi. Jā. Kas ir apkurē vajadzības. Jā. Kad mēs likām ģeneratoru, kad bija norubies nost, mēs kurinājām pirti. Jā. Un toreiz gan uzsprāga katls, jo sūknis bija izslēdzies ārā. Tad tas ir svarīgi. Vairāk tev neko arī nevajag. Nu, tur nevajadzētu kļūdīties. Tur liksim speciālistus. Nē, es domāju, vispār nevajag pašiem neko darīt ar šo te visu. Tas būtu drīkst izcelt vienīgi varbūt. Vienīgais, jā. Drīkst izcelt, ka pamuldāt, pasiet, cik smuki izskatās ekrāniņš vispārējais. Klausies, man daudzi paziņas, ka es kaut ko ierunājos par tiem saules paneļiem un tām baterijām vai akumulatoriem. Viņi saka, es tā parēķināju, baigi neatmaksājās. Un es vienmēr viņam prasu, no tā, ka tu māju nopirki ugunsdzēšanu aparātu, arī parēķināju, ka baigi neatmaksājās. Tu taču viņu neliec, lai pelnītu. Nu, nav tā, es saliku mājā ugunsdzēšanas aparātu un baigi pelnu no tā. Nu, saliec tu tos akumulatorus un tev vienkārši ir drošāk, neatkarīgāk, mierīgāk, ne? Un tas aprēķins tur viņa, zigais, es šodien runāju sadalus tīklu, un viņš man iedeva tādu ļoti labu piemēru. Viņš saka, skaties, baterijas šajā brīdī ir cenā tādā pašā kā telefons. Tu kā mobilais, jā.
Un to telefonu tu mainīsi reiz 2, maksimums reiz 3 gados, jo kaut kas tev tur aizgājis. Nečīkstot un bez piepūles. Vispār bez nekādas. Un tad šajā brīdī tad ir jautājums, vai tiešām tu rēķini, ko tu uzvārīsi. Vai kas tev būs baigā plusā, vai kas tev atmaksājas. Ja redz, tur jau jāskatās mazliet savādāk. Tad, kad 2 gadu atpakaļ sākās šīs saules paneļu tā epopeja, tad baigi neviens neskatījās līdzi, kāds invertors tiek likts. Un patiesībā radās problēma ar to, ka ir hibrīda invertors un ir parastais invertors. Tad, piemēram, man mājās stāv parastais invertors. Man likās, ko tad es vairāk tur darīšu? Saule man tur lādē, viss ir kārtībā, man viss pietiek. Uz šo brīdi tagad man ir problēma uzlikt baterijas. Tāpēc, ka tev nav hibrīda invertors? Tāpēc, ka man nav hibrīda invertors. Tad, ko hibrīds dara? Hibrīds dara to, ka viņš tev laiž iekšā tīklā elektrību un plus vēl tev tiek lādēta arī baterija. Ko parastais nemāk. Ko parastais nemāk. Bet tā kastīte smagā, ko mēs tikko nesām, ir paredzēts šāda veida invertoriem, kas ir krūta. Tev nav jāmaina invertors. Nē. Kā tā sanāk? Tā sanāk. Ka tas invertors daļa ir iekšā tajā baterijā? Jā, tieši tā. Aleluja. Tā kā lieki mēs neesam stiepuši, kas atrisina patiesībā diezgan daudz tādas ķēpas un problēmas. Tas nozīmē, ka visi tie, kas vecajā skolā salika tos paneļus ar tiem parastiem invertoriem, viņi ir glābti ar šādu veidu akumulatoriem. Tieši tā. Jā, tas ir pirmais. Jo, skaties, zvanīja sadales tīklam, prasīja, kā tad īsti ir. Piemēram, uz šo brīdi ir problēma, tad man ir vecais invertors, grib likt jaunu hibrīdu invertoru. Man ir kaut kas jāmaina, drīkst es darīt, palikšu es neto sistēmā, nepalikšu, vai man būs jāiet uz norēķinu sistēmu un tādā garā. Īstenībā diezgan daudz jautājumu. Un sadales tīkls, klausies, mani pārsteidz. Viņi ir gājuši laikam līdzi, es pat gribētu teikt mazliet uz priekšu, un ja arī tu maini to invertoru, tad tu drīkst palikt neto uzskaita sistēmā. Tas ir ļoti labi. Tas ir labi, jā. Ja bija baigā baidīšana, tikko tu tur kaut ko liks klāt, vai ņems nostāju, kaut ko palabot gribēs, tā uzreiz tev nobruks sistēma. Jā, tur vēl joprojām palicis tas, ka, piemēram, ja tu pārdod māju, un tev ir neto uzskaita sistēma, es tagad pārdodu māju tev. Jā. Tad tev vairāk neto uzskaita sistēma neskaitās. Pat sadales tīkls teica, ka, ja tu gribi palielināt vai samazināt jaudas, tu tāpatās vari palikt neto uzskaita sistēmā. Tas ir kaut kas jauns, man liekas. Jo pirms tam bija nekustiniet, tikai nekustiniet. Tāpēc es biju baigi godīgi sakot pārsteigts. Tad bija nākamais, ko sadales tīkls atkal teica. Ir tas, ka ir jāiet sistēmā iekšā, un šī baterija tomēr jāpiesaka. Anoncēt viņu vajag viņiem. Jā. Viņiem jāzina, ka tev viņa Viņiem ir jāzina, ka tev viņa ir. Un tad ir jāmaina šis invertora iestatījuma protokols. Viņš jāiesniedz no jauna. Tad, respektīvi, mēs ar tevīm kopā to, ko tur tagad patreizējā brīdī mums Sandis dara, mēs ar tevīm pat darīt nemaz nedrīkstam. Tas ir numur 1, pat nebūtu ieteicams. Tas ir prātīgi, es netaisu. Bet daži varētu. Es domāju, ka liela daļa varētu to darīt. Un šajā brīdī ir šis pats certificētais elektriķis, kas lika šo saules paneļus, tāpatās viņš atkal pieslēdz tev šīs baterijas. Man vienīgi interesē, vai šis progress, kas ir noticis tik tālu, vai viņš ies arī tālāk. Jo būtībā to, ka tev mājās ir tāds klucis ar kilovatiem baterijā, būtu jāzina arī ugunsdzēsiem, ne tikai sadales tīklam. Mēs taču bijām ar teviem pie ugunsdzēsiem. Tas bija tas pats, kas bija tiem dūmdetektoriem. Atceries? It kā jābūt. It kā jābūt no sākuma kaut kāda kustība, bet ar to arī viss arī beidzās. Lūk, tad, kad tu esi pieteicis sadales tīklam, iegājis est.lv, izdarījis visu tās savus atzīmes un visu pārējo, pieteicis, tad tu vari sākt nodarboties ar šo te montāžu un uzstādīšanu. Paņemt līdzi elektriķu profesionāli. Paņemt līdzi elektriķu profesionāli, jo bez tā tev galīgi nekas nesanāks. Bet mājaslapā tev ir jāievada visi tie cipariņi, tur power saks un kilovatt tādu. Power saks un cipariņi tādu, un viss tev notiksies. Kas atkal man mazliet mūsināja, tad, kad sadales tīklam uzdeva jautājumu par to, vai ir kaut kādi certifikāti vajadzīgi šai baterijai. Pieņemsim, mēs tagad esam nogrāvuši Teslu, un mums ir palikuši pāri baterijas. Un mēs viņus vēlamies uzlikt mājās. Izklausās jau labi. Nograut Teslu vai uzlikt baterijas? Nē, tā, mēģināt pašiem kaut ko tādu eksperimentēt. Jā, bet izrādās, ka nav nekādu patreizajā brīdī noteikumu attiecībā uz to, kādu bateriju tu tieši izmanto. Tātad tas ir tavā pārziņā. Tā ir baigā brīvība, bet neklausās, ka tas varētu ilgi ilgties. Kaut kādā brīdī kaut kas sūds būs, es domāju. Skaties, ejam tālāk. Tad es uzdevu jautājumu, es saku, labi, ok, tad jūs tagad man ir jāpiesaka tā baterija, kad es viņu lieku, tik tālu man liekas viss loģiski. Bet ja, gadījumā, ka mēs liekam šo bateriju un tā baterija nekādā gadījumā nelaidīs tīklā iekšā elektrību, tad kāpēc viņiem par to jāzina?
teorijā sadalījums tīklos par to uzzināt nevar. Jo es arī prasīju, saku, kā jūs zināt, es neteikšu jums, es uzlikšu viņu tāpatās. Kā jūs uzzināsiet, kas ir vispār licis? Nē, tur pa nakti, tur tīklā parādīsies elektrība, ko tu laidi iekšā, mums radīsies jautājums. Bet pagaid, bet man tāds plāns pat vispār nemaz nav. Tas ir manam pašpatēriņam. Tad teorijā tas ir uz patreizajā brīdī uz tādu godvārdu. Kā izklausās diezgan dumšs variants. Tu tagad pārvērt saules paneļa elektrību tajā akumulatorā. Tā tu viņu pārvērt, ja tu sadomājies, laist apakaļ. Tas tā kā mēģināt no ābola biezeņa restaurēt ābolus. Tad bezjēdzīgs darbs kaut kāds. Tas tur nav peļņa stumjot no baterijas apakaļ tīklā. Kaut kāds zudums. Tikai kļūdas pēc to var izdarīt. Jā, tev ir taisnība. Patreizajā brīdī šī baterija ir tikai un vienīgi tev tāds, es viņu saucu kā upsi. Jā, tā kā nekur tālāk. Nekur tālāk, tas mājās. Ir tikai un vienīgi. Tas paliek ģimenē. Tas paliek ģimenē, un tu nemaksā kronim neko papildus par dzināšanu, par pārvadu. Jā, par to es tās. Jo skaties, tai baterijai tā burvība tajā visā ir tikai un vienīgi viena. Tad dienā, kamēr tev ražojās elektrība. Viņa ražojas visiem un viņa lēta. Un tev ir muļķīgi šo enerģiju laist iekšā tīklā. Un pēc tam viņa atkal ņemt atpakaļ. Tu maksā par pārvadu. Šajā brīdī tu vienkārši uzlādē akumulātoru, kas tev pa nakti nodrošina nepieciešamās lietas. Tad, kā jau mēs runājam, tas ir sūknis, tas ir leduskapis, gāzskatuvs. Tam arī mums pietiek ar 6 kW. Tev nav jābūt turēt to elektrību, konkrēti tajā, spainī, ja tu viņu neizmanto. Tad uz katru fāzi tu saliec attiecīgo daudzumu. Viss. Tas ir viss, kas ir nepieciešams. Bet tas tev ir jāspēj mājās tās 3 fāzes, ka tu to bateriju glabā vienā fāzē, no turienes arī ņem. Jā. Ar galvu arī. Tur jāsaliek, viss ir tā, ka to saimniecību, cik mēs reizes ar tevi esam runājuši par to, ka to saimniecību mājās tomēr vajadzētu sakārtot un salikt tā kā pareizi, tad viss ir beigforši. Bet izklausās ļoti, man liekas, moderni, jo ņemot vērā, kā pagājušajā gadā bija tsunami un šogad bija tsunami un vētra un gāzās koki un cik tur 1000 cilvēku palika uz elektrības. Un noteikti, ka nekļūs mazāks tās vētras. Klau, tā kā mēs vienā no raidījumiem filmējam, ka mēs liekam ģeneratoru. Un man tā liekas, ka mēs pat runājam par to, ka man pēdējo 2 vai 3 gadu laikā ādažos ir elektrība pazudus labi vienreiz. Jā. Mēs uzlikām ģeneratoru. Pagāja, man tā liekas, nedēļas 2. Un beidzās. Un beidzās elektrība un ieslēdzās ģenerators. Un principā bija kaut kāda problēma tīklā. Un patiesībā paldies Dievam, ka tas ģenerators bija un ka bijām salikuši visas tās gudrās lietas. Un līdz ar to man nekas mājās nenodega, bet ģenerators strādāja. Neatkusa saldēta un vispārējais, kas ir baigi forši. Tad nākamais, kad bija lielais tsunami un lielā vētra, ādažos pūta labi. Man pa nakti kāds reizes 3 ģenerators ieslēdzās, izslēdzās. Tad skaties, ja man tagad būs baterija, tad tas ģenerators pat ieslēgsies iekšā. Jā, netērēs degvielu. Tagad uzliekot to akumulātoru, mēs tā kā drīkstāt izmest ārā ģeneratoru. Nē, nekādā gadījumā. Paliek, protams, jā. Jo maz kas ilgāk nav elektrība. Par to es stāstu, tā baterija tev nav paredzēta nekādā gadījumā. Protams, ir arī nebaltajām dienām. Spēj strādāt katru dienu. Bet tā baterija, viņa jau tas ir tas pamatā burvība, ir tas, ka tu viņu principā pa nakti izlādē uz tām savām nepieciešamām vajadzībām. Tad tu neko nepaņem no tā sadales tīkla, neko nelaid prom, tu dzīvo savu tādu patstāvīgu dzīvi. Tieši tā. Un tu nemaksā par pārvadu, kas man tā liekas, ir tā, tas ir pats skaistākais visā tajā. Tad enerģija, ko tu esi saņēmis, viņa vēl joprojām uzglabājās pie tevis. Tad es varētu rezumēt, vai es pareizi sapratu, ka tā baterija, kad būs uzstādīta, viņa strādās katru diennakti. Klausies, ja tā manta kalpo katru dienu strādā tā kā čaklas rūķis, tad jau laikam ir vērts pirkt, bet es kaut kādu atbalstu ar tam var dabūt, jāpēr pa pilnu klapi. Atbalstu var dabūt. Tā kā paneļiem deva? Jā, paneļiem deva, un šobrīd ir Kems izstrādājis, man liekas, no 3. vai no kur tur tā jūlija, bet šobrīd tas atbalsts ir tikai un vienīgi, ja tu no nulles lieci saules paneļus ar šīm te baterijām. Tad tiem, kas tagad ir jauniņie. Tie, kas tagad ir jauniņie spēlē, kur bija jauniņiem ir tagad labvēlīgs status, bet šis status ir vēl labāk, jo mēs sazinājāmies arī ar Kemu pirms mēs sākām šo te visu. Un Kems izstāstīja to, kas tad īsti notiekās. Tad uz šo brīdi ir viens atbalsts, kas ir uz saules paneļiem. Pie tā jau visi pieraduši, tas ir? Jā, līdz 4000 eiro, kas man tā liekas galīgi nav maz atkarībā no jaudas, 70% no visiem šiem te paneļiem, blablabla un vispārējais, tā kā viss arī bija.
kas patiesībā pie šī brīža paneļu cenām ir ļoti labs atbalsts. Jums kas tev, ko tik nevar nopirkt 4000? Ceļojumā ar eiro, mopēdu var nopirkt, milzīgi leduskapu. Brilles. Visko. Visu. Rolex varbūt pat sanāk. Nē. Lūk, skaties, bet uz šīm te baterijām vēl nāk klāt vēl papildus atbalsts. Tas ir 2500 eiro, atkal 70% no. Es gribētu tad šobrīd visus tos, kuri plāno tos saules paneļus ņemt un prasīt atbalstu, neaizmirstiet paprasīt atbalstu arī baterijām. Jā, abiem diviem tieši tā, bet tas ir tikai, ja tu esi jauniņais. Jā, tiem jauniņiem. Šobrīd nekas cits nenotiekās. Man liekas, tomēr, ka vajadzētu padomāt arī par tiem, kuriem ir šie saules paneļi. Vecai skolai, ka var iedot arī baterijas arī klāt, kas galīgi slikti nebūtu. Tas tirgus pirmkārt kustētos un mazliet vairāk būtu kaut kāda aktivitātē. Bet tā baterija, cik tad ir tas atbalsts? Līdz 2500. Līdz 2500, tā baterija maksā, 2000. Cik viņa maksā? Baterija patreizējā brīdī bija 6 kW baterija, bija 3000 eiro laikam. Jā, tad tos 2,5 mēs ņemam nost, paliek, es samaksāju 500 eiro un dabūnu bateriju, kas maksā 3000. Bez maz vai, tik traktu nav, tur ir 70% no šī. 70% baterija dod atbalstu. Jā, tieši tā. Bet man vēl bija interese, es savu pajautāju sadales tīkliem, lai viņi man paskatās statistiku, kas notiekās patreizējā brīdī ar šīm te hibrīd sistēmām, tātad ar sauli un baterijām. Man, godīgi sakot, tie cipari mazliet pārsteidza, jo 23. gadā bija pieslēgti 289 mājasemniecības. Jaunas klāt. Jaunas klāt ar baterijām un saules paneļiem, tad miksiņš. Jau. Tas ir tie, kas ir paziņojuši. Jau pagājušajā gadā. Vēl par dārgajām baterijām. Vēl par dārgajām baterijām. 24. gadā uz šo brīdi ir 241. Gan arī tikpat? Jā, bet tas bija pa gadu. Tas pa pusgadu. Šis 8 mēneši. Vēl viens jautājums, ko es uzdevu. Kāda ir saule patreizajā brīdī? Teiksim, saule spīd. Cik mēs vispār spējam nodrošināt vispār to enerģijas patēriņu un vispārējo? Un kas man vēl pārsteidz, principā mēs 85% spējam nodrošināt vasarā ar sauli. Tā kā visā valstī? Jā. Ja vajag. Tagad uz šo brīdi, šodien spīd saule. Ar to daudzumu paneļu, kas mums ir? Jā, ar to daudzumu paneļu, kas uz šo brīdi ir pieslēgts, saulainajā dienā pret patēriņu vasarā mēs spējam nodrošināt apmēram 85%. Varam kaut kādu Daugava vienu Hesu norbināt. Bet tas ir tas par to. Atgūt staburagu. Bet skaties, redz, par to ir stāsts. Jo gāja runa arī par cenām. Tātad, ir tie stāsti, ka tie taču visi muļķi tur salikuši, tur pilnīgi bezjēdzīgi. Tur nav nekāds bizness. Nav nekāds bizness vispār un viss ir slikti un tādā garā. Un patiesībā tā nemaz nav, jo uz šo brīdi cena, tīri, lai tu saprastu, ir, piemēram, Somijā ir 23 eiro par megavatu, Latvijā ir 112. Tas ir ārkārtīgi starpība. Ārkārtīgi starpība. Tas ir viens. Otrs, protams, tur skaidrojās viss, ka tur tas kabels starp Somiju projām nestrādā, tad elektrība nevar iepūst iekšā. Bet, ko sadales tīkls arī teica, kad patiesībā vasarā jebkurš, piemēram, HES, teci, atomelektrostacijas, visas iet uz remontu. Lai var atpūsties. Sakārtot saimniecību priekš ziemas. Un vasarā patiesībā šī saules enerģija ir ļoti vērtīga, kad mums nav jāpērk no kaut kurienes citurienes, ja mēs spējam 85% nodrošināt. Tas ir numur viens. Cena nepaliks lētāk, jo tikko kā bija ziņās vēl bija, ka pēdējos 3 mēnešus elektrības cena nekrītās, bet tieši iet uz augšu. Tad mēs arī būtībā valsti mazliet uzturam ar to. Jā. Tas ir labi. Man tā liekas, ka izcili. Es domāju, ka redz, kā sadodoties rokās kaut kādā krīzes situācijā, tomēr valsts un iedzīvotāji spēj sakārtot to visu. Man tā liekas, ka izcili. Šis saulainās nots mums jāatliekam ieslēgt to bateriju. Klausies, tās elektriķis uz svaru zāli var neiet. Viņš ir pielicis pie sienas, to, ko mēs knapi 2 atpūsām. Jā, viņš viens pats pielikā tur tev gan taisnība. Kārtīgs krūs ir esnes, viss ir kārtībā. Kokā iedzīts, viss ir kārtībā. Klausies, patiesības brīdis ir klāt. Tad mums tagad jau rāda vairāk procentu, viņš uzlādējies. Viņš ir uzlādējies no saules. Viņam viss patīk vāciski. Kā tu vari man pierādīt, ka tas vērķis strādā? Patreizajā brīdī spīd ārā saulīt, viss forši. Tātad tiek lādēta šī konkrētā baterija. Tātad šī konkrētā baterija tiek lādēta nevis tāpēc, lai mēs kaut ko uzvārītos, bet tikai vienīgi, ka šī enerģija, ko mēs pa dienu salādējam, pa nakti mēs no tās pašas saules varam ņemt tikai baterijas. Kā mamma teica, no 6 nekad nedrīkst ņemt. Nevajag ņemt. Tāpēc ņemam pašu savu sauli, noliekam sauli pa nakti šeit. Un tā kā naktī savvaigās tērējam. Precīzi. Un plus tam visam klāt, tad mēs esam salikuši visu pa fāzēm tā, ka darbojās tikai nepieciešamās lietas. Un tam visam vēl klāt ir tas, kad neaizmirstam, kad ir parastais invertors stāv uz jumta, respektīvi uz jumta bēniņos, un ir pieslēgts klāt kā hibrīd.
Tad viņam ir savs atsevišķais invertors. Šis viņam palīdz. Šis viņam palīdz nozīmē to, ka teorijā pat mums baigi nekas nav jādara un nekas nav jāmaina. Tātad lampiņa mums spīd šobrīd no sadals tīkla elektrības? Jā, un tad šeit mums ir katls, kurš uz šo brīdi darbojas. Par to liecina... Te viss lampiņa darbojas. Jā, viss notiekās, sūknīts strādā. Tagad mēs slēdzam ārā ievadslēdzi. Tad ievadslēdzes, kas nāk iekšā mums no sadals tīkla. Jā. Tur lampiņa nodzis, lielais slēdzis ir izslēgts. Lai lielais slēdzis izslēgts, sūknis vēl joprojām darbojas. Tātad uz šo brīdi mums jāpaskatās, ko mums rāda šeit. Tam tikai procenti pieauguši pa to laiku. Šīs gaišās nocis skaidrs, ka tad mēs varam dabūt šobrīd subsīdiju baterijām, ja mēs pērkam arī saules paneļus šobrīd, kuriem arī mēs prasām subsīdiju. Jā, tas ir no nulles. Jā, no nulles. Un tas viss tad kopā strādā, un nevajag cerēt uz to visu uzvārīties, vajag cerēt uz neatkarību. Tikai vienīgi. Salu visiem! Salu visiem!